Kārlis Augustus, Dāvis Ivanovs un Martīs Karo. Sveiki, esam tagad Vācijā, nāciju motokrosā. Šodien, jā, negāja tā kā vēlējāmies un tikai bijām 21. Kopvērtējumā, tā kā mums rītā būs jāstartē B finālā, lai kvalificētos A finālam, bet visas izredzes ir. Šodien mums īpaši veiksmīga diena nebija. Manā braucienā man īsti startiņš neizdevās, un pirmie aplī mani apgāza, tā kā no beigām es aizcīnījos tikai līdz 18. vietai, kas nebija pietiekoši. Mums pietrūka 3 punkti. Trase šeit ir laba, patīk, ir dziļas špūras, ir kur apdzīt, ir ko iespringt un ir pamainījusies pēc pasaules čempionāta. Un ir pieveduši tā kā smiltis, ir pamainījuši lecienus un ir interesanti trasa, tā kā rītdien būs ko iespringt un es gribu kvalificēties A finālam. Jā, atrodamies tagad Očentālē, nāciju motokrosā. Gāja visādi. Varēja labāk, protams, vienīgajā braucienā tajā kvalifikācijas savā. Starts neizdevās tik labs no slikti izvēlētās 39. vietas, aizbrauc kā 26. laikam, un tad tiku līdz 17. kas uzskatu ir samērā normāli. Trase ir sarežģīta. Esmu braucis viņā iepriekš pasaules čempionātu. Šogad viņa ir diezgan pārveidota, sākot ar finišu un beidzot ar daudziem citiem elementiem, lecieniem. Viss jau priekšā, rītdien jātiek finālā. Diena ir noslēgusies. Startā biju 15. bet vienā no līkumiem sadūros ar vienu no konkurentiem un nokritu. Kā rezultātā nācās dzīties no aizmuguras un bija ļoti grūti saķert, jo bija grūti apdzīt. Trasa ļoti izbraukta, bija špūras dziļas un pārveidota no citiem gadiem. Trasa pašam patika, bet tas kritiens izcita no ritma un arī bija ļoti grūti panākt un finišēja 25.